Mēs atbraucām uz spēli, tur trenējas mūsu treneris Gatis, un mēs atbraucām padot bumbas. Es domāju, ka varētu nobeigties 4-0 Upesēms vinnēs. Gatis visus 4. Sagaidu, lai Upesēms uzvarētu varēja. Cik ilgi jūs fanojat par šo komandu? 18 gadus. Gaidu, ka pretinieks sagaidīs vairāk, ļaus mums vairāk kontrolēt bumbu un mēģinās uz pretuzbrukumiem. Abas komandas ir turnīra lejas galā, tāpēc svarīgākais ir izcīnīt punktus un tomēr vēl pacīnīties šo sezonu. Varbūt ne par pirmo vietu, bet par cieņu un par komandas godu. Pa 90% ir tie paši puiši, kas vienmēr jau pēdējos gados, varbūt 1-2 cilvēki ir jauni. Un tā kodols viss tas pats paliek. Problēmas nebija, tāpēc, ka mēs jau visu sezonu aizvadījām futsalu spēlējām, sanāca pāris nedēļas pauze un uzreiz aizgāja ārā futbols. Varbūt pat īstenībā ar telpu futbolu un pēdējiem mačiem, kas bija gan Ķekavā, gan arī Rīgā, tā starpsezona bija salīdzinoši īsa. Līdz ar to treņu nebija ļoti daudz, bet bija vairāk pārbaudas spēļu.